Nu ko, čau visiem. Čau, draudziņi. Es domāju, ka es pārslēgšu skatu. Redzat, ka es esmu dzīvs. Sveiciens manā pirmajā video no Vegas. Ir aizvadītas 3 pilnas dienas. Filmēju šo no mūsu ar Roļa Kosmopolitēna numuriņa balkona. Viena no retajām viesnīcām, kurai ir balkoni Vegasā. Zinām iemeslu dēļ. Bet jā, 3 pilnas dienas ir aizvadītas, tik daudz ir pieredzēts, ka liekas jau, es nezinu, man liekas, es te mēnesi jau esmu. Nu ko, kopumā, kas ir noticis? Esmu nospēlējis 24-25 stundas kešu, kaut kur pa 3 dienām, plus dažus 3 mazus satelītus, tur pa stundai 2 katrā. Tāds arī bija sākotnējais plāns. Sākumā aiziet uz kešu un saķikiem un iesildīties. Un kešs man ir ļoti, ļoti iepaticies. Tepat Ārijā es arī spēlēju ļoti tuvu, būtībā blakus viesnīcas Kozmo, kur pa gaitiņiem aiziet. Redzējāt arī Instagramā, tie, kas neredzēja, droši paskatiet, bijām Svērā uz koncertu, kur bijām saplānojuši, ja. Fantastiska pieredze un arī mazliet piepildīju sapnīti. Vakar aizgāju uz NHL 6. finālspēli, kur Karolīna arī dabūja kausu. Un, ja iepriekš bija domājis, varbūt tai biļetei upurēt pat, nezinu, teiksim, $600–900, tad izdevās par $285 pēdējā brīdī dabūt labu tiketu. Un pirmo reizi dzīvē redzēt NHL spēli pie tam finālu, tā kā liels prieks par to. Kas turpmāk? Šodien kaut kādi, vēl godīgi sakot, tik daudz ko spēlēt, ka grūti izvēlēties, bet šodien arī visticamāk būs kāda cash game sesija vai iespējams $1600 turnīrs Ārijā. Tā kā pieņemšu lēmumu tuvākajos brīžos, ir rīts. Mazliet mocos ar miegu, kaut kā grūti. Šonakt vismaz 6 stundas esmu gulējis, bet tas realitātē ir tiešām 2 reizes vairāk nekā iepriekšējās 3–4 naktis. Kaut kā pagrūti, un līdz ar to vakardien vispār bija tāda zombiju sajūta, klīst riņķi un neko vairs nesaproti un padomāt nevar. Bet jau cerams, ka būs mazliet labāk. Tā kā pagaidām ir labas sajūtas. Tā kā tā, tiekamies nākamajos video. Vēl jau kaut ko pafilmēšu un parādīšu, un ja būs kaut kas interesants, tad arī pastāstīšu. Bet pagaidām jā, tad 4. diena šodien sāks. Labi, čau visiem!